autoskolas Latvijā ir kaut kas pie 200. Ko? Nopietni? Jā, nu, tā kā rekorda mēnesis bija 8000. Kā viens normāls cilvēks, ja, kuram nav baltā lapa, ja, vai kā to sauc, var izdomāt, ka viņam jāpērk Taikāns. Ar Gudļevski kopā mēs Da labi! Jā, Kurš bija tas brīdis, ka tavs sens sanāk, viņš jau pie tevis atnāca kā instruktors strādāt, vai ne? Kad tu dzīvoji kartoņu kastēs. Būs lampo uz eksāmeniem. Vairākas traumas man bija ar muguru traumu 18 gados. Es biju gadu ārā. Ja. Topošā sieva, ja, tas ir tāds mārketinga projekts. Ja. Baigi grūti, tāpēc, ka, zin kā, paudze vecā domā savādāk. Bavas skolnieki taču nešķiļās, pareizi. Zin kā, tagad tevi vārtos masē. Bet tu jaunu paņēmi viņu? Pirmkārt, tā kā mēs jau viens otru bijām redzējuši sociālos tīklos. Bavā ir problēmas ar instruktoriem? Nu, tas bija crazy. Cik ierobežoti tas ir? Vienkārši man tieši viens piedāvāja, Eldovēs pērk to skolu. Un, zin kā, tad bija tāds ļoti kluss pēc. Un tagad tu esi nofiltrēts, sarunas būs kā uguns liesmas lietas. Rādi, kas tu esi, nebaidies būt īsti. Esiet sveicināti skatītāji, šis ir podcasts Nofiltrēts, 5. epizode. Čau, Ronald! Čau, paldies, ka uzaicinājāt. Mums ir Ronalds ciemos Bavas, Bavas īpašnieks oficiāli arī, ja? Bavas īpašnieks, protams, oficiāli, vienīgais. Ja? Bavas imperators, varētu teikt. Nu, varam saukt arī tā, jā. Ok, super, prieks, ka atnāc. Reāli, 5. sērija, ne? Es sāku domāt, ka šis ir tas brīdis, ka būs jāsāk sekot līdzi, kur tā sērija ir, jo sāk jukt, zini. Tu tā strauji aizgājies. 1, 2, tad vēl atcerās, un tagad, tu šā 5. sastāv, tu sāc domāt jau. Jā. Ok, nu labi, es tev, pāris lietas, kāpēc es tev uzaicināju. Nu, es pirmkārt aicinu cilvēkus vispār, ar ko man pašam ir interesanti parunāt. Man arī īstenībā interesē, kāpēc tu uzaicināji. Kāpēc es tev uzaicināju? Jo parasti jau zin kā, ir kaut kādi iemesli. Jā, nu man tas viens noteikums ir tāds, ja es aicinu tikai tos, ar ko man reāli ir interesanti parunāt, ko man gribās kaut ko paprasīt. Nevis tikai tāpēc, viņš tur skaitās, tagad baigais, tur atpazīsimies, tagad es viņu saukšu. Nu, jā, protams, kaut kādu savu vērtību vienkārši bišķiņ arī no tā iegūt, kaut kādu savu interesi. Nē, nu, protams, kad es mēģinu aicināt, zin kā, vismaz cilvēks, kuri kaut kur redzētu un tā tālāk, vai ne? Nevis tur prostu pirmo, kurš iet pa ielu, vai ne? Bet jā, ko tu fokus, ko spalvu mutē? Jā, bet kāpēc es tevi uzaicināju? Tāpēc, ka, pirmkārt par to autoskolu. Nu kā, es vienkārši domāju. Interesē tik ļoti, jā. Nu jā, tāpēc, ka, cik es vēl zinu cilvēkus, kuriem ir sava autoskola. 0, tu esi vienīgais, Zin kā, pa lielām vienkārši tiem jau, kam ir, viņi jau tā baigi nelien ārā. Nu, tās lielās skolas, kas ir, jā. Tās arī fakts. Vārdos, jā, bet viņi jau visi slēpjās bišķiņ. Tā arī, nu jā, un reāli Bava ir vienīgais tāds nenormāls skaļš, visu laiku kaut ko dara, vai ne? Un tad ir kaut kādi citi, kas kaut ko mēģina, vai ne? Bet viņi tādi vecmodīgi kā ir. Tā kā tāds, es teikšu, tāds stoks. Jā. Bet biznesa ziņā arī, man liekas, tas ir viens tiešām interesants biznes. Tas tev nav, tu tur pārdod šito vai dari to, tas ir kaut kāds, man liekas, nenormāls specifisks biznes. Zin kā es teiktu, tā kā laikam viss atkarīgs, ja tu viņu tādu padari. Tāpēc, kad, ja mēs, piemēram, skatāmies uz lielāko daļu autoskolām, arī lielākā daļa lielās skolas, viņas jau baigi neko nemaina. Tā kā viņi mauc tur, es nezinu, pirms 20 gadiem, tieši tāpat arī viss notiek. Bet man liekas, ka reāli visas tās autoskolas, kas ir tās visas vecās, vai ne, īsti jau nav jaunas nākušas klāt, ne? Jo cik Bavi ilgi ir? Bavai tagad autoskolai 3 gadi. 3 gadi? Pašai autoskolai ir 3 gadi. Ak, jēziņ, 3 gadi, vai ne? Un vai tad ir vispār, zin kā, tu jau var vārdos nesaukt, bet vai tad vispār ir jaunas autoskolas? Man liekas, ka tie visi ir vecie buki, ne? Ir viena skola, kas ir senāka par Bavu, bet es nepateikšu cik, kas arī ir samērā tomēr augusi, bet viņi tikai digitalizācijā baigi atpaliek. Ir viena tāda skola, bet es nesaukšu tur nevienu vārdos tos konkurences, bet, ja mēs skatāmies, teiksim, uz mazajām skolām, viņas jau ir ļoti daudz. Saprotu, tā kā, lai tu saprastu, autoskolas Latvijā ir kaut kas pie 200. Ko? Nopietni? Jā, tā kā, piemēram, man ir uztaisīta Evidas platforma, kas ir B kategorijas kurs. Jā. Un man ir 18 mazās skolas, kas viņu pērk no manis. Abonē, lai dot? Jā, dodot lietot saviem tā kā kursantiem. Ok. Jā, tā kā, līdz ar to es arī redzu, kas plus mīnus tajām mazajām skolņām notiek. Un es arī zinu, kā ir mazajām skolām. Viņiem tiešām ļoti grūti. Tāpēc, kad pacelt to visu bez kaut kāda ļoti liela budžeta ir ļoti, ļoti grūti. Un arī, pieņemsim, tagad, es kaut kad nesen vēl tieši runāju ar čomu, ļoti liels gaps veidojās starp divām lielām skolām Bavu
un otru lielāko skolu programmēšanas ziņā, kaut vai starp tām pārējām lielajām. Jo Kāda ziņā programmēšana? Viņiem nav tāda sistēma kā mums. Vispār. Vispār par digitāliem risinājumiem. Par digitāliem risinājumiem. Es saprotu, ko tu vēl iedod, pieņemsim. Lielākā daļa skolas, ko viņas iedod, pilnīgāko standartu. Viss ir standartizēts. Tā kā nekas nav pielikts klāt, nav nekādas papildus vērtības. Pakalpojums vispār neko nešķirās. Nē, es zinu, tur jau tā lieta, tāpēc arī es vienmēr, pirms mēs arī bijām pazīstami, man bija interesanti, es skatījos, ko jūs tur Bavā dara, jo, man liekas, visu, ko tu dari ar to taikānu, ar tiem digitālajiem risinājumiem, jūs reāli esat skaļi, esat redzami, vai ne? Tāpēc es arī par jums vispār uzzināju, un tāpēc arī droši vien jūsu klienti par jums uzzina, tāpēc jūs, nebaidāties un maucat, vai ne? Bet tas mans jautājums īsumā bija tāds, vai ir kaut kādas skolas, piemēram, tu saki, Bava 3 gadi, vai ir kaut kādas skolas arī, kas ir nesen izveidotas pāris gadu laikā, un viņas ir arī tik tālu tikušas, vai nav, vai ne? Nav. Reāli, man liekas, ka nav. Nav. Tā kā 100%. Tie lielākie konkurenti, kas jums ir visas vecās ir vienkārši vecās lielās skolas, kas ir virs 15 gadiem. Vot. Tas ir, man liekas, tas lielākais fenomens. Mēs tikko pēc pēdējiem CSDD statistikas datiem, pēc izmēra, to, cik kursanti liek B kategorijas eksāmenes CSDD, tagad jau esam 3. Mēs iepriekš bijām 5, tad 4. Pēc skaita? Jā. 3. Latvijā? 3. Latvijā, Ej, tu nosas. Un tas sanāk, rēķina pārējām tām lielām skolām, viņām ir filiāls vēl citur. Mēs pagaidām esam tikai Jelgavu atvēruši. Jā. Nākamgad es domāju, ka mēs kaut kur vēl atvērsim filiāli, bet tā kā pa lielam viss šis daudzums ir uz Rīgu. Jā. Klau, bet tu iepriekš pats kā instruktors strādāji, vai ne? Ļoti daudz gadus. Jā. Bet tu vairs nestrādā? Es pieņemu eksāmenus. Vienreiz nedēļā uz taikānu. Skolas tā kā, jā. Skolas okay, tas jā. Bet kā instruktors, cik tu nostrādāji pirms tam? Ilgi, jo man jau tas storijas ir baigi vecais, tāpēc, ka es agrāk, pirmkārt, kā es viss kārts bija līdz uz hoķi. Es vārtos spēlēju. Ja. Ko nopietni? Jā, nopietni. Pēdējā nopietnā sezona bija pa Baltkrievijas otru spēcīgāko līgu. Tad vēl bija tās komandas, kas braukās Baltkrievijā. Galvas, ka vārtos vēl. Jā, ko? Un ar Gudļevski kopā mēs mainījām. Da labi! Viņš, protams, bija labāks par mani, kā jau tu redzi. Viņš bišķiņ tālāk ir tuč, jā. Tā nedaudz. Bet vai viņam ir sava autoskola? Bet viņam citi sasniegumi. Katram savējā. Katram savs, jā. Ne katrs var pateikt, ka viņam savu autoskolu. Bet labi, pa to stāstu. Tad vienkārši man bija tā ļoti īsi skrienot cauri vairākas traumas. Man bija ar muguru trauma 18 gados. Es biju gadu ārā. Jā. Pēc tam bija ļoti grūti atgūties. Pēc tam man celis vienreiz kreisais tika operēts. Pēc tam otrais, un tad es sapratu, kā viss ir done. Un cik tev bija gadi tad, kad tu saprati, ka hoķis nebūs? 20 jau pāri es sapratu, ka tā kā nebūs. Tāpēc, ka tad bija iespēja kaut ko meklēt, braukt uz kādām Anglijas līgām, kaut ko tādu, un tu pats saproti, ka, es nezinu, ja tu sportā orientējies, tad tas pa lielam priekš hokeja. Anglija tas ir jau sūdīgs līmenis. Tur maksāja bet tas nav tas, kur tu tas nav kaut kāds dzīves mērķis, uz ko tu gribi tikt spēlēt Anglijā. Jā, pa lielam tu vari teikt, ka tev tas ir noriets un ar to viss ir beidzies. Un vienkārši man jau sensīts tad jau strādāja pa instruktoru un man tās mašīnas visu laiku paralēli gājušas. Saproti, viņš man deva stūrēt, es neatceros, ka es knapi kaut ko sēdēju, klēpī viņam sīgs bija. Tad nebija viss tik stingri kā tagad, ka tev tur, izčakarēs līdz pēdējiem. Bet līdz ar to man tās mašīnas tā paralēli gājušas nevis tieši kaut ko tur skrūvēt vai labot, jo no tā es vispār neko nesaprotu, tādas tehniskās puses. Bet tieši braukt, un mēs tur ļoti daudz ar viņu močījām, visādīgi braukājām. Un, viņš arī ir tas, kas man tos pamats ir ielicis. Un līdz ar to man vienmēr bija tāds backups, tā kā lika viss kārts uz hokeju, bet vienmēr tāds backups, nekas, un tad tieši strādā pie instruktora. Tev jau bija tā doma galvā, ka kas tad bija pie instruktora? Jā, un tad sanāca tā, ka bija tikai viens džeks Latvijā, kurš bija dabūjis tieši uz 21, jo tev vajadzēja 3 gadu stāžu, lai kļūtu par instruktoru. Ja? Un es dabūju 21,5 gadā instruktora apliecību. Tā kā es biju otrais sanāk, tad es paliku. Otrais Latvijā? Kā jaunākais. Ej, tu tas ir labs. Jo tagad jau vispār, man liekas, ka uz 24 pamainīju un pieliku klāt to, ka vajag augstāko izglītību, kas ir diezgan stulbi. Tāpēc, ka es neredzu vispār kādu jēgu no augstākās šajā nozarē. Es nezinu, ko tur var savu. Jo mēs varētu sagatavot paši ļoti labi instruktors, bez visa tā. Pagaidi, reāli augstāko izglītību. Kas tad tev ir jāpabeidz? Vai tad ir tāda autovadīšanas augstākā izglītība, kas tev ir jāpabeidz? Es iešu šoferiem, RTU, what the fuck, uz pilotiem. Ko viņi tev prasa? CSDD skaidrums bija tāds, ka viņi vienkārši grib, lai tas cilvēks ir
mazliet izglītotāks, gājis cauri, zin kā, tiem līmeņiem, ka tu kaut ko tur aizstāvi, kaut kāds darbus, kaut ko tādu. Nu, nē, nu tādā ziņā it kā makes sense, zin kā, lai nav tas, šķērslis, tā kā, lai tas slieksnis nav pārāk maziņš, lai jebkurš dunduks var iet pa instru, zini. Jā, bet ja tur arī būs dunduks, tu nepabeigs kursus, jo viņi nav tik vienkārši. Zin kā, tas ir tāds koks beiga 2 galiem. Es teiktu, ka to nevajag, tāpēc, ka man ir ļoti daudz čomi rakstījuši, kas grib, arī kas hokejs, starp citu, ir beiguši spēlēt. Zin kā, tad jau tu augstāko nevelc līdzi. Tā, tu visu lec sportu. Un stulbi tas, ka viņi varētu nākt normāli forši darboties un visu. Tas pats fotogrāfs, kas mums ir Vilnis, jā. Viņam arī pietrūkst augstākās izglītības, jo tagad, piemēram, ziemu viņam ir klusāks. Viņš ideāli varētu mierīgi strādāt par instruktoru, tur veidot savu grafiku, paralēli, kad ir fotosesijas taisīt viņas, ja, un viss būtu čau. Tas ir īstenībā stulbi. Es pieļauju, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kas būtu superkompetenti instruktori, pat bez augstākās izglītības. Vai varbūt viņš kaut kāds vecā kaluma, kurš loģiski, zina, ja tur 40-50 gadu, viņš neiešu tagad augstskolā kaut ko atsēdēt, vai ne? Bet viņš varbūt būtu tiešām saprātīgs tāds foršs instruktors, vai ne? Tā ziņā tas ir. Kaut vai būtu izdomājuši, es zinu, kaut kādu testu, ko tu izpildi, no serijas, cik tu pierādi, cik tu esi. Tā kaut kā. Labi, un tad cik ilgi tu nostrādāji, tu sāki pats pa instruktoru, bet tētim taču nebija savu skolu. Nē, mēs tad tajā laikā bija tāds autoprieks. Tagad tā skola ir pārdota, ir apvienots Kredo autoprieks, bet tas jau arī pasen atpakaļ. Sākām mēs autopriekā, tā tiešām īsi pārskanoties, tur varētu ļoti gari stāstīt. Gadu mēs strādājām autopriekā, paralēli izdomājām, vai varam savu skolu vaļā, atvērām mazu tādu skolu krustojumi. Kopā es ar Sensi nodarbojos tajā brīdī sastrādājums, kur 1,5 gadu ar to skolu. Bet baigi grūti, tāpēc, ka, zin kā, paudze vecā domā savādāk. Lai kā arī, lai cik labas attiecības mums Sensi būtu, mums tāpat sāk rasties kaut kādas domstarpības starp to, kur ieguldīt naudu, kur neieguldīt, kur tērēt un tā tālāk. Pagad, tev ar tēti? Jā. Tev radās domstarpības par to, kā vajadzētu vadīt? Ko darīt, ko nedarīt, ko pirkt, ko nepirkt. Jo, uzņēmums tev visu laiku kaut ko guldi, reinvestē. Un līdz ar to, mēs 1,5 gadu tur darbojāmies, nekas prātīgs mums nesanāca, viņam palika tā skola, aizgāja projām. Tad es atvēru vēl vienu mazu skolu, un pirmais gads tā skola īstenībā bija diezgan ok. Ar Bavu, protams, neslīdzēsim, bet kopumā bija ok. Bet tad pieņēma kaut kādas izmaiņas CSDD. Un pirms tam bija tāds baigais hypes, un pēc tā bija baigais klusums. Un man bija paralēli sācis nodarboties ar mārketingu, veidojām savu uzņēmumu, mēbeles pēc individuāla pasūtījuma. Tur virtuves un tā tālāk. Un vienkārši man tieši viens piedāvāja, davai pērk to skolu. Un, zin kā, tad bija tāds ļoti kluss periods, domāju, labi, davai, lai iet. To veco skolu, jā? Okay. To, ko es biju izveidojis. Tu vari teikt, pat cik tu viņu pārdevi? Smieklīgi, es to varu pateikt. Smieklīgi nav, kaut kas virs 1000 bija. Virs 1000? Jā, tā bija. Superīgi. Zin kā, tur, lai saprast, tur nebija nekā tā skolā. Viņai bija mājaslapa uzbūvēta, WordPressā. Jā, loģiski. Un tur viss bija tāds ļoti, ļoti simpli. Tur nebija arī nekāda beigā vērtība viņai. Nebija tā, ka viņi tur bija, iekšķēta brenda vai kaut ko tādu. Jā. Un tad es labu pieredzi ieguvu īstenībā kaut kur gadu ar tām mēbelēm darbojoties, bet tur arī beigās tas bizness nesanāca tik forši. Un tad es atgriezos atpakaļ. Sāku atkal kā instruktors, tas bija kaut kur pēc gada, kad es ar mēbelēm tur biju ņēmies. Un tad mēs aizgāju pie Sencīša, sāku ar Sencīti, tad paralēli sāku filmēt kaut kādus YouTube video. To es vispār sāku darīt tikai tāpēc, ka es biju sev uztaisījis WordPressā lapu. Es biju pa tiem laikiem daudz kaut ko samācījies būvēt. Es biju uztaisījis jau tādu portfolio lapu ar blogu un vienkārši sapratu to, ka raksts un bildes ir viens, bet man gribējās laikam, es sapratu, ka es vairāk cilvēks ieinteresējušies, parādīšu vismaz video formātā, kāds es esmu. Jā, un tādā veidā es sāku taisīt tos video. Un man vienkārši ļoti daudz cilvēku no malas sāka nākt. Es vairs neņēmu no tēva autoskolas, bet ļoti daudz no malas sāka nākt. Viņi redzēja, viņš tā māca, tā un tā. Un tas sanāk, ka tajā laikā tev vēl nebija savas autoskolas? Man nekā vispār nebija. Jo es tos video atceros, es atceros, baigi interesanti bija, parādījās kaut kāds čalis, viņš tāds baigi tāds prātīgais, viņš tur jauns džeks, vai ne? Nevis kaut kāds tur vecs. Es to ļoti labi atceros, tāpēc, ka es sāku tajā laikā vispār diezgan lieliem minusiem, tāpēc, kad man nebija pašam baigi naudas, es aizņēmos no Senča, lai nopirku mācību mašīnu, lai visu vēl restartētu. Tas bija tāds riktīgs starts pilnīgi no nulles, jo es biju izšķīries ar tā brīža sievu.
viņai tā kā palika pilnīgi viss, un man tā kā visa dzīve tā kā restartējās pilnīgi zero. Bet, zin kā, tagad atskatoties, es varu pateikt to, ka, nevelti ir tā, ka, pieņemsim, ja tu, kaut kādas tādas lielas grūtības, ka tu vienkārši atšakņos, ka tu vispār nekā nav, ka tev iedoda bombu pa galvu, tu sāc iespringt, tu sāc domāt, un tev vienkārši savādāk visas lietas iet uz priekšu. Čakras atvērās. Tu beidz kaut ko baidīties par kaut kādām lietām, par kaut kādiem, zin kā, visiem jau vienmēr bail kaut ko filmēties un tā tālāk. Un tu vienkārši beidz, un tu vienkārši visas robežas atmet, un tas bija tas, ka tā skrienot atkal tālāk uz priekšu. Tad tas YouTube pamazām aizgāja, un tad vienkārši ar YouTube bija tā, kad es sāku tur filmēt eksāmenus ar kursantiem, un man sāka cilvēki rakstīt gan uz e-pastu un tā tālāk, kad, cik forši tie video, žēl, ka tā kā nevar apturēt un uzdot jautājumu. Tā kā, zin kā, kad tu skaties to video, bet izlic jautājums, lai tev spiestu tevi domāt, ko tu darīsi tajā situācijā. Tā kā pamācošie, ja? Un pēc tam tev tāda parādījās, vai ne? Tas bija tas, kur es pēc tā sāku tā kā domāt. Man tur, zin kā, visādi kursanti dažādi braukāji, bija arī programmētāji, un es vienkārši braukšanas prasīju, kā vispār tur, vai tas ir iespējams vai nav. Un tad atklājās tas, ka YouTube tu, protams, neko tādu vispār integrēt nevari, ir jāveido savs. Un pagāja ilgs laiks, un tad es sapratu, kad ir kaut kas tā kā jāsāk domāt, un es izdomāju, ka es varētu uztaisīt to platformu, kas bija, viss sākās ar bavu.lv, kas bija vienkārši platforma. Tas ir vienkārši uz abonēšanas sistēmu balstīts papildus rīks. Tad tā pirmā ideja pat nebija taisīt autoskolu, pirmā ideja bija vienkārši uztaisīt rīku, kuru pārdot, ja? Tā kā, kuru uz abonēšanu pārdot, un to platformu ar tiem visiem video un to visu. Un es atceros, kā es izdomāju apmēram to skeletu, un tad es sāku rakstīt dažādiem uzņēmumiem, un kā, cik tas izmaksā apmēram, un tad vienkārši nāca tie cipari. Sākot no 15, 30, 40, un es vienkārši tādu domāju, it's done, tā kā, tu vari vispār aizmirst. Man necerēja kaut ko tādu. Jo tajā laikā vispār nebija tāds finansiālais stāvoklis, lai es to vispār varētu pacelt, un tad es kaut ko caur vienu čomu, kaut ko arī viņam teicu, tur prasīju, un tad viņš man piespēlēja vienu programmētāju. Viņš tā plus mīnus paskatījās, viņš saka, labi, tā kā, kaut kur plus mīnus 12,000 mēs varam iekļauties. Un tad reāli gadu es dzīvoju super uz bēru minimumu. Tā, kad super uz bēru. Tu reāli krāji, tā kā speciāli, lai tev būtu džekam? Jā, es reāli krāju, tā kā, to man liekas vispār neviens nezinu. Es tiešām tā kā uz tādu super minimumu dzīvoju, lai sakrātu to summu. Kā mani čomis smējās, ka tu dzīvoji kartonu kastēs. Bet pasaki, kā tas reāli izpaužās. Tiešām, lai cilvēki, kas skatās, lai viņi saprot, ko nozīmē tas bēra minimums, cik ierobežoti tas ir. Pastāst nedaudz vairāk. Tiešām, tā kā, ka tu tērē nav tikai tur pašam nepieciešamākajam, tur nezinu, ēdienam. Es pat ļoti ilgi žīdoju uz datoru, lai normāli daudz maz saliktu. Es pirmos video vispār uz jau tāda sačikarēta portatīva uz tā mazā ekrāna tur mocīju. Un man nebija ne kameras, es visu sāku uz iPhone filmēt. Es čakarējos, iedomājos, tā kā, lai video dabūtu skaņu apakšā, es ierakstīju uz iPhone šitā video skaņu, un tad liku viņu tā kā ņēmu tā kā nost, sapratu apmēram kādā veidā. Tā riktīgi čakarēs, tāds riktīgi bēra minimumu, jo tad tā summa bija ļoti liela priekš maniem. Tā, kad man bija tāds, vai es saņemos un tiešām gads tā riktīgi, un es krāju, un tā kā eju uz to, vai vienkārši, labi, kā ir, tā ir, turpin strādāt pa instruktoram viss. Ok, un tad sanāk, ka reāli tu to gadu, tu krājas laiku piķi, un tad tu... Un paralēli taisīja saturu, tā kā, ko es jau likšu iekšā. Jā, un viņš tad pamazām kaut ko tur bija sācis darīt. Man vajadzēja sakrāt to pirmo avansu, man liekas, ka pusi. Jā. To pusi es samaksāju, un tad viņš kaut ko sāka darīt, un tad man bija jāturpina krātās pārējās viss, atlikusī daļa. Jā, un tā arī bija, tu reāli sakrāja, un viņš arī uztaisīja, jā? Jā, viņš sakrāja, uztaisīja, un es atceros, tas bija 21. janvārs, kas viņu palaida to platformu. Un tad man bija YouTube, man liekas, kaut 10,000 subscriberi. Jau! Jā, un tad es domāju, tā kā, kurš to nepirks? Man vēl bija tā cena 4,99, ka vispār smieklīgi, tā kā nav. Jā. Zinot to visu saturu, kas tur ir, visu tā vērtība, visas tās zināšanas, kuras iedevs, es domāju, tu taču visi pirks. Man pirmais mēnesis, es negribu samalot, zem 100 eiro. Reāli, tā kā. Cik tu to vajag? Tur bija vienkārši tā, ka, kā, tā varētu baigi gari stāstīt vispār par to ceļu, kas ir gājis, bet tā īsumā ir tik drausmīgi daudz tādi lūzuma punkti bijuši visu laiku.
Un tā kā viņi arī nebeidz, labi, tagad ir palicis bišķi mierīgāk, bet arī vēl salīdzinoši nesen visādi tā lūzuma punkta programmēšana saistīta ar izdevumiem. Nu, labi, tas tā skaidrs, tas nav tāds smooth ride, loģiski, ka tur ir visādas ikdienas. Tas nekad nebūs, jo kādam liekas tikai, es uztaisīšu autoskolu un būs šitā. Pamēģini. Skatītāji nemēģina taisīt autoskolu. Es labprāt pavērošu. Jā, Ronalds pirms smiesies netaisīt autoskolu. Nevajag. Nešoji kājā. Bet jā, paturpini. Tad vispār interesanti. Jo, zināmā, manā galvā bija salicies tā, ka tev tā baba īstenībā ir ilgāka nekā es domāju, un tu vienkārši biji sācis taisīt video. Un tā jau bija tava autoskola, viņa tev sen ir. Tā man likās, ne? Un izrādās, ka nē, reāli viss sākās ar video, pēc tam ar platformu. Un pēc tam uz vienkārši tajā platformā es sasniedzu tādus griestus. Es sapratu, kādā ziņā griestus? Ienākuma ziņā griestus. Man pats, es varu pateikt, rekorda mēnesis bija 8000. Tas bija rekords. Bet tas ir iespaidīgi. Tas ir tikai rekords. Tā kā lielākoties tas pēc tam sāk kristies 6 zem 6. Ak, tu nabadziņš, kā tu vēst viegli. Jā, bet tā kā, ja tu paskaties tā kā uz tirgu kopumā, jā. Tas pat nebija 1%. Nē, protams. Jā, tā kā, un tas saturs vienkārši tā visa vērtība un tas viss. Tā kā, tur tas expectations arī man ļoti bieži bijuši, tā kā ekspektācijas ar realitāti. Un viņas nekādi neliekas kopā vispār. Tu vienmēr cerēji, ka būs vidīgi krūtāk, ja? Bet zini kā, tā kā pieņemsim, ja tev ir virs 10K sekotāji YouTube, ja viņiem visiem patīk tavs saturs, 1% vajadzētu dabūt. Štuka lietotājs. Jā. Es līdz štuka lietotāju, man liekas, neesmu nekad aizgājis. Ja es nemaldos, varbūt, bet, saproti, ja tu vismaz tā domā, ka, 1% jau tā kā, neprecāk, cik tas sanāk, 10,000, jā? 1%, vai ne? Es nezinu, tu jau man saproti, es neesmu nekādu matemātikas galvu. Bet tu katrā ziņā tā kā likās, 1000 lietotājs no 10,000 followeru, kas tiešām sako daļu tava satura vērtības, pa 5 eiro mēnesī, piečuks. Jā, bet tas ir līdzīgi, kā es, piemēram, es tur varētu saskaitīt, piemēram, nezinu, tajā pašā TikTokā, jā, cik tur man seko vienā profilā, otrā, trešā, jā, kur tur esmu redzēts, ne? Man likās šitā ar YouTube, ne? Es uztaisīšu to podcastu, ne? Man tas cilvēks zina, viņi man tāpat sekot, vai ne? Jo viņš man redzējuši tur, un arī, zin kā, nav vērts tur procentuāli kaut ko gaidīt, jo realitāte tev iedod pat dirs. It kā jā, bet tā arī kāds saka, realitāte iedod pa dirs. Tā ir. Un ko tu darīji toreiz, kad tev bija baigās ekspektācija, nos 12,000 sakrāja, dabūji 100 atpelnīt? Ko tu tajā brīdī darīji reāli? Turpināju vienkārši kapāt. Es vienkārši turpināju. Tev nepazudi tev tas tā kā nesamīsies, ka dirsā būs? Nē, zini kā, tā kā man ir ļoti labi palīdzējis hokejs, tāpēc, kad es esmu spēlējis dažādās komandās, es spēlēju arī ļoti vājās komandās. Un zini kā, kad tevi vārtos masē, mums bija spēles, kur mēs tur pazaudējām 7-1, jā, tur 8-1, bet tā, ka tev mauc visu stundu, tev sākas periods un spēle ir tavā zonā, un tu vienkārši kapā līdz pēdējiem. Un zini kā, tas jau ir tas, kas ir iedzins to disciplīnu, un līdz ar to, tā kā, man nekad nebija tāds, lai šitā lido vārtos. Ja. Tieši tas pats tur, neiet tik labi. Jādara vairāk. Un turpinām vienkārši YouTube ļoti aktīvi darbojos, Instagram darbojos. Es neatceros, tad TikToks, laikam, man liekas, vēl nebija tajā brīdī. Varbūt bija, varbūt nebija. Varbūt kaut kāda pirmsākuma. Bet jā, tā kā vienkārši turpināju močīt, turpināju reklamēt caur saviem sociālajiem un pamazām tā kā es pat teiktu, vairāk aizgāja tas, ka jo vairāk sāka lietot, jo vairāk tiešām bija ļoti labas atsauksmes, cilvēki sāk ieteikt. Vienkārši pamēģini, un kad vērtība jau bija tajā, kas tiešām palīdzēja. Jā, loģiski. Zini kā, man nekad, es atceros, vienkārši man viena meitene teica, tu tos atsauksmes pats neraksti. Un es nevienu nekad atsauksmi neesmu. Es tev varu godīgi pateikt, nevienu atsauksmes neesmu pats sev uzrakstījis. Bet tad jau tas reāli bija tā kā kompliments. Jā, un viņi saka, man reāli pēc tam storiem liekas, ka tas ir fake. Jā. Bet tā jau ir tā panākuma arī atslēga. Tā kā viss tas lielais darbs un tas, ka tas nav fake. Es nemuldu pa atsauksmēm. Cilvēki tiešām rakstīja, viņiem tā platforma palīdzēja. Bet cik krūti tas ir? Iedomājies, cik krūtam ir jābūt pakalpojumam vai tai platformai, lai tie komentāri būtu tik pozitīvi un tik labi, ka cilvēki no malas domā, ka tu viņus esi pats rakstījis. Tas ir man lielās kompliments, nav iedomājams. Jā, zini kā, es teiktu, ka palīdz arī tas, ka tā nozara kopumā ir sačakarāta. Ja tu esi mācījies braukt, jā. Tā kā tu zini, instruktori ir dažādi. Daudz vispār neiespringst, ko nemāc un tā tālāk.
es tajos video izlieku visas savas zināšanas, un viņš tiešām skatās, un, protams, ka viņš iegūst bļāviens paskatoties to saturu daudzreiz vairāk, nekā viņš ir iegūst pa 10 nodarbībām. Viņš ir moderns un strukturēts tāds, viņš ir... Tas ir viens, bet tas, ka tu reāli to vērtību iegūst, jo, vienkārši tev pēc tam atliek to atcerēties dzīvē, ieviest un viss. Man ir, es nekad neaizmirsīšu vienu čali, kad mēs braucām ar viņu uz Krastielas, es viņam tur liku vienā krustojumā apgriezties, un šis izbrauc pareizi, un tur nekad neviens neizbrauc pareizi pirmais. Un es viņam to saku, tu brauc tā kā ar šo krustojumu vai kas? Viņš saka, nē, es tavā platformā skatos. Es saku, to labi. Viņš saka, jā. Tā kā. Un reāli forši sajūta tajā brīdī, vai ne? Nē, arī vairāk tas, ka tev iesit pa bumbu tā bet tas tiešām palīdz. Jā. Jo, vienam ir tas, ko tu domā savā galvā, kā tas palīdz, kā tas nepalīdz, bet otrs jau ir tiešām, ka cilvēks izmanto, kam to vajag, un ka viņam tiešām reāli tas nostrādā. Tad tas ir forši, protams, arī gandarījuma sajūta. Par tiem instruktoriem, tu teici, ka instruktori mēdz būt dažādi un tā tālāk. Es īstenībā gribēju pieminēt to, ka es oriģināli no Liepājas esmu, un es Liepājā, man mācīja braukt kaut kāds, man likās, kaut kāds gangsteris bija. Viņš reāli kaut kāds Al Capone. Cik gadus tu apakaļ liki? Man tiesības jau, man jau bija jāatjauno, līdz ar to kaut kādas 11 gadus man ir tiesības. Okay. Tad tie bija tie laiki. Jā, un man bija kaut kāds Al Capone, man mācīja braukt, vienkārši katru reizi pie viņa aizbrauc. Un viņš tur kāp iekšā, un viņam tā valoda ar tādu necenzētu visu laiku tur brauc. Kā Slavikam. Kā Slavikam apmēram, jā. Tad viņš tur stāstīs, kā viņš kaut kādā Hondai kaut ko tur vālējis, kaut kad, man liekas, normāls instruktors. Un tad mēs braucam ar kaut kādu pilnīgāko grabažu, ne? Un tad viņš vienā brīdī atbrauc ar kaut kādu Opel Astra, tādu baltu, jā. Un, protams, viņi arī kādas ir Opels, un nekas tur izcils nav, ne? Bet salīdzinot to, ko mēs parasti braucam, likās, ka čals ar tādu kāzu limuzīnu piebraucis, un to viņš man teica, tu man nesapīs, ja šitā man glaunā mašīna. Un šitādi es atceros, šitādi stāsti. Bija, es ļoti labi tos laikus atceros, jo tad jau reķini, tas ir, es tad arī jau strādāju, un es vienkārši zinu visu to virtuvi, tā kā autoskolas virtuvi, es zinu, cik tas senāk gadu apakaļ, kaut 15, 16 gadu apakaļ, apmēram, tā, un es zinu, kā viss ir mainījies, kā skolas plus mīnus, kuras ir bijuši tad līderi, kuras ir nokritušās, kas no mazajām, teiksim, ir vairākas tādas, es pat nestauktu viņas pa vidējām, pat zem vidējām skolām, kas ir entos gadus, un viņas ir tur, kur viņas ir bijušas. Jā. Jo viņas neko nemaina, viņas vienkārši eksistē. Viņi neko nedara, tā kā viņi zin kā, sāk kaut ko darīt, kad jau vairs nav variantu. Piemēram, tas pats TikToks, tev ir jābūt TikTokā, un tagad jau nav variantu. Un tad tu kaut ko sāc tur darīt, kaut ko spied ārā. Kaut ko mēģini. Un kaut ko, tā kā, izspies kaut ko izzemdēt. Ko es tev gribēju prasīt? Mums vispār, es zinu, man pašam šitā vispār, man tas visu laiks tik interesanti, tāpēc mēs te baigi plūstam visu... Nevaram noturēt to sarunu, kamēr es vēl atceros, kur mēs palikām. Ja? Mēs palikām pie tās platformas, ja? Ka tu uztaisīji sakrāji naudu, un tad sākumā nekas izauga. Ja? Okay. Un kurš ir tas pagrieziena moments, kad tu izdomā, man var būt arī autoskola, nevis tikai platforma? Kurš brīdis, kad tas reāli pārtapa par autoskolu? Jā, pirmkārt, zin kā, autoskolas visu laiku negribēju vērt vaļā, tāpēc, kad man jau bija tās 2 traumas ar Senci īstā skola nesanāca tā kā gribējās. Un arī tā mana mazā pēc tam, ko skolas atvēra vaļā, ja, viņa arī mazā. Jā, mana mazā. Un viņas arī beigās pārdeva. Un līdz ar to man no tām skolām bija tāds, ka, es zināju, es biju pagaršojis, es sapratu, kas tas ir. Bet likās, ka ļoti grūti tur tajā visā. Un es tad, kad es sāku pirms 3 gadiem, tikai es vēl atceros, es saku Sencim, davai es vēršu atkal skolu vaļā un tā tālāk. Un bija jau Ukrainas karš sācies. Un viņš tāds saka, kādu skolu tu tur vērs vaļā, pasties karš, kā tu zini, kas vispār notiks un tā tālāk. Sanāk, ka tieši tajā brīdī tu vēri vaļā, tad, kad sākās? Parēķini 3 gadus atpakaļ. Es nezinu, kurā gadā tieši sākās tas karš precīzi, bet viņš jau tad bija. Viņš man liekas, ka 22. sākās. Tā varētu būt 3 gadu atpakaļ. Kaut kas apmēram. Un nebija neviens, kas to ideju baigi atbalstīt. Un, un te bija tas, ka tev vienkārši ir jāiet pret savu traumu un jātic vienkārši tikai sev. Un, tā baigi neizplūstot arī. Tas bija pirmkārt tā morāli bišķiņ grūti, tāpēc, ka zināji, ka tev ir 2 tādi, iedomājies, tev 2 reizes neizdodas viens tas pats bizness, un tu ies 3. reizē iekšā.
Nu, jā, īsti jau nē. Zini, kā es domāju, lielākā daļa domās, nē, tā kā es to izbaudīju 2 reizes, vajag 3. Tā, līdz ar to tā kā bija sevi tā grūti salauzt, bet es domāju, labi, tā kā vienkārši jāiet, kā būs. Kas ies, tas ies, kas neies. Ja? Un tā kā es vienkārši sāku to darīt. Un man bija pieredze līdz ar to akreditēt, man tur kaut ko atvērt. Tas vispār nebija problēmas, un tā kā to es visu zināju. Pēc tam vienkārši sākās tīri tas mārketings, bet viņai pirmais gads arī bija ļoti grūts. Tā kā ļoti maz cilvēku bija. Tā kā kopumā, ja tā skatās uz šo brīdi, tā kā tur pat vispār nav ko salīdzināt. Tā kā tie ir 2 pilnīgi dažādi uzņēmumu izmēri. Un arī, zin kā, bija tās ekspektācijas tādas, ka varbūt tur YouTube, varbūt sociālā arī pavilks vairāk un tā tālāk. Bet tā nav. Visu tu tāpat, labi, tas kaut ko noteikti, protams, dod, bet tāpat tu ej caur tādu baigo straglu, tu meklē risinājumus, tu visu kaut ko mēģini. Tā kā ļoti daudz, ko es varētu teikt, ka mēs pirmo gadu nomaucām, mums tad bija viena cita platforma, kur mēs izmantojam priekš tās e-vides, ja? Un paralēli atkal es sāku taisīt savējo platformu, jo es sapratu, ka tā platforma bieži sūdzējās par viņu, plusā par viņu, protams, arī jāmaksā bija un tā tālāk, bet sapratu, ka man visvairāk nepatika tas, ka mani kāds kontrolē. Jo saproti, ja pieņemsim kādā brīdī, tam, kas man to platformu izīrē, viņam kaut kas nepatīk. Tu kaut ko pa daudz skaļi tur, uzvedies vai, tu tur pa daudz reklamēs vai ko, kā mēs laužam līgumu. Es par to arī visu laiku domāju, tā kā. Un es sapratu, man ir jātaisa savu platformu. Un tas bija, tas bija otrs lielais ieguldījums, kas atkal nāca programmēšanā, kur arī tad tas cipars bija kaut kas virs 20 par to platformu, tikai pa programmēšanas pusi. Un arī bija tā, ka bija tā nauda atkal jākrāja. Un man bija atkal tāds brīnisms atpakaļ turpat, kur es biju, tikai varbūt bišķiņ pakāpies mazliet augstāk finansēs, bet tāpat tie cipari, kas bija jāsalas, viņi bija īstenībā diezgan lieli. Pagaidies, bišķiņ kaut kur pazuda, tā kā vēl vienu platformu uztaisīja. Jā, tā kā skaties. Kā viņas atšķirās, es lai bišķiņ tev kaut kur vieglāk pazuda. ir saprast. Tā kā Bavas platforma, kas bija pati pirmā, tur bija visi virtuālai braucieni, lekciju video. Tas ir papildus saturs, ko tev nevajag akreditēt. Tu pats arī vari, piemēram, uztaisīt tādu platformu, safilmēt savus video un mauc. Ņems tev kāds, neņems. Okay. Ja? E-vide, tā jau ir CSDD akreditēta platforma. Tu pats viņu būvē pēc viņu vadlīnijām. Katra autoskola sev būvē pēc viņu vadlīnijām? Šobrīd ir tikai 5-6, lai tu saprastu. 5-6 skolām ir šādas platformas no kaut kādām gandrīz 200. Ja? Un kāpēc tas tika izveidots? Tāpēc, ka Covid laikā diezgan daudz sākās Zoomā tās visas lekcijas, kas ir tiešsaitē. Ja? Bet CSDD izdomāja tādu iespēju, ka tomēr mēs varam uztaisīt platformu pēc viņu nosacījumiem. Visas skolas var to izdarīt, safilmēt saturu, kur viņi skatās un pasaka, vai viņš ir gana labs. Ja kaut kas nav labs, viņi prasa veikt labojumus, un tad tu vari to visu procesu akreditēt. Un tas bija tāds nākamais lielais darbs, ko es darīju. Tas bija crazy. Tās stundas, kuras es pavadīju, lai filmētu, fočētu, dabūtu to saturu vispār kopā. Tas ir lielākais maratons, kurus šobrīd līdz šim vispār esmu noskrējis. Jo, iedomājies, man bija 8 moduļi jāsagatavo pa 225 minūtēm, bet, lai tu saprastu, tas jau nav tā, ka tu piesēdies pie kameras un tagad stāsti. Jā, tu gatavo katram punktam situācijas, bildes, vēl visu kaut ko. Protams, lielākā daļa autoskola ir vienkārši tupa nobērušas. Ja? Bet es negribēju tā darīt, es braucu ar dronu fočēt, tur, stāvvietas no augšas, vēl tur visu kaut ko. Braucu filmēt, citas dienas fočēt, dažādas zīmes, visu kaut ko. Tāds darbs izklausās. Es filmēju atsevišķus video par vienādas nozīmes, kuras tam pa vēl visu kaut ko cēlām, dronu sarunāju, sensi, vēl tur kaut ko, lai mēs spēlējam tās situācijas realitātē, jo tu jau nevari ar pārējiem to izdarīt, tā kā imitēt. Visu kaut ko darīju, tas bija kaut kāds vairāk kā gads, ka es vienkārši to saturu ražoju un pēc tam liku kopā. Un tas viss tikai tāpēc, lai tas saturs būtu labāks, lai no jums būtu vieglāk mācīties nekā no citiem. Viss tikai tāpēc. Tu izklausās pēc tāda ieguldījuma. Tā nav brīnums, ka visi iet Bavā mācīties braukt reāli. Tas darbs, kas tur ieliks, tas ir sīk. Tas tiešām ir krēsli. Gribētu vēlreiz tā izdarīt?
Nu, zin, kā, es jau tagad sāku to darīt. Mēs jau to stāstījām par krievu valodu. Darām, bet šobrīd ir bijis vieglāk, tāpēc, ka man jau ir ļoti daudz satura sarežģīts. Man ir viņš tev ir jākopē. Tas ir vieglāk nekā domāt. Attēlus, un tā daudz ko var izmantot. Saprotu, mums arī tā Bavas pilsēta, kas tagad ir uzbūvēta, kur ir tās 3D vizualizācijas. Man tas vēl ir. Līdz ar to man tagad ir vieglāk to visu salikt kopā, jo man daudz kas ir. Man nav jābrauc taisīt, saprotu. Okay. Tā. Pats tu krievis nemauc, jā? Diemžēl nemauc. Tu mākies? Vispār? Nē, es tā kā savus video, kurus es sapratu, no kuriem mēs nevaram platformā atteikties, es diezgan veiksmīgi devu daudziem klausīties, iztulkojot ar dažādiem tūliem. Tur arī garš tās. Negluži, tāpēc, ka man tur, lai tu sapratu, vienam video gāja 5 filtri. Tā kā, pieņemsim, tā ātri stāstot, es no video dabūnu tekstu ārā latviešu valodā, viņš ir ar kļūdām. Es viņu iemetu ChatGPT, izlaboju kļūdas, jo viņš izvelk viņu nepareizu. Tā kā ļoti lielām kļūdām. Es domāju, tā mēs tev baigi neslīgt iekšā, tur būs aizmiguši. Tur gara tev stundā. Bet ko es vēl gribēju prasīt? Kurš bija tas brīdis, kad tavs sens sanāk, viņš jau pie tevis atnāca kā instruktors strādāt, vai ne? Viņš jau nav līdzi īpašnieks. Jā, tāpēc, ka vienkārši viņa skoliņai arvien švakāk un švakāk gāja, līdz ar to vienkārši darbu dabūt savu un viss. Tas jau normāli bija, tas jau pašsaprotam. Es esmu pie viņa strādājis, viņš tagad pie manis. Tas nav nekas tāds baigais. Ritīgi forši. Bet tā doma par to e-vidi, paturpinot, tas bija, tā, kad es to visu trako darbu pabeidzu, ka man CSDD visu izskatīja, visu akreditē, visu dabūju no CSDD tā kā līgumu, viss ir nice. Tad mēs tā kā palaidām to, un tad tas jau bija 2. gads, kas bija sācies Bavai, sāka aiziet mazliet labāk. Un tad atkal, kā cilvēki lietoja mūsu e-vidi, citi, daudz jau patiesībā šajā nozarē tie klienti ir tādi, kas ir pabijuši vairākās skolās, pametuši un tā tālāk, un viņiem ir ko salīdzināt. Un atkal sāk rasties tieši tas pats, kas pa Bavu platformu tās labās atsauksmes, un līdz ar to tas pamazām palīdzēja arī augtai skolai. Neskaitot kaut kādas reklāmas ieguldījumus, ka mēs pamazām to budžetu kāpinājām. Tā. Okay. Nosaukums Bava no kurienes vispār? Bava tieši pašu nosaukumu man izdomāja Čoms, jo es visu laiku domāju, kā visu kaut kā salikt kopā. Un man es neatceros, kāda bija tā brīža varianti, bet beigās viņš baigi skanīgi izdomāja, sanāk, Burnītiska autovadītāja virtuālā apmācība. Es pat nebūtu iedomājies, ka tas ir kaut kas tik vienkārši, jo izklausās stilīgi, izklausās moderni, Baba, un tā ir patrāpies, ka tam tiešām tā kā nozīme apakšā. Un pats interesantākais bija tas, ka tas domēns bija pieejams. Baba it kā skanīgs tāds domēns, un neviens neko nebija darījis. Un tā es patentēju un tā tālāk, un uztaisīju, un tāds viss, Labs. Nebija domājis, ka tam ir loģika. Es domāju, vienkārši stilīgs vārds, ne? Jā, bet nē. Karoči, par to Taikānu. Kā tu izdomāji, ka viņš ir reāli, ka jāpērk tagad priekš autoskolas, jāpērk Taikānu. Kā viens normāls cilvēks, kuram nav baltā lapa, vai kā tu sauc, var izdomāt, ka viņam jāpērk Taikāns. Cik viņš vispār maksā? Kaut 100,000 vai pārspīlēt? Viņš nebija tik tā, ka viņš bija kaut kas ap 60, kaut kas tāds. Bet tas ir nav crazy. Kā var tā izdomāt? Kur tā? Zini kā, es Taikans jau vienkārši, man zin kā, baigi šakara atmiņa, tāpēc to spētu goda vārds. Tu neatceries, kā tu tā izdomāji, Nē, es vienkārši neatceros tos, kuros periodos tas bija, bet Taikans ir vispār salīdzinoši nesen. Viņam, manuprāt, ir mazāk kā gads, ja es nemaldos. Ja ir, tad varbūt viņam ir gads, bet katrā ziņā bija tā, ka es atkal biju sasniedzis kaut kādu to noteikto cilvēku skaitu un nevar viņu pārlaust. Tieši cilvēki lietotāji? Cik piesakās autoskolā mācīties, tu nevari viņu salauzt. Tā vajadzēja lēcienu, Un es visu laiku pa naktīm, es vienmēr, kad gulēt, vienkārši domāju, ko lai uztais tādu, par ko tiešām visi runātu. Es reāli par to ļoti ilgi domāju. Un tad es neatceros, pirmkārt, Taikans kā tāds man vienmēr ir ļoti paticis. Pirmo reizi Taikanu redzēju, ka viņš Tima viņu nopirka. Basketbols, nelaiķis. Viņam bija tajā laikā zaļš Taikans, es skatījos vienkārši cieklos, ārpēc, kā es kādreiz gribētu dzīvē braukt ar tādu mašīnu. Un tad es vienkārši vakaros domāju, un es domāju, ko lai tādu uzhaipo. Un es vienkārši tāds pagaidu, bet sāku skatīties tās cenas, tā kā es sapratu, nav tik ļoti traki. Un es domāju, bļāviens ir jāuztais tiešām kaut kāds hypes ar kaut kādu crazy eksāmenu mašīnu. Un tad vienkārši sapratu, davai, Taikans, let's go. Bet tur arī ir vesels stāsts apakšā, kas tur
tika darīts, tur tie TikTok agrāk ir bijuši, kā es tur mocījos ar to visu, tur nezinu, lai neizpulstu. Bet tā bija tāda nākamā tāda reklāmas ideja, ko es jau tagad varu pateikt, viņi ir stabili atmaksājuši. Nopietni, ja? Tā kā vispār. Okay, jo es domāju, ka daudzi, kas vienkārši... Pirmām kārtām skatījums, kā es esmu salasījis, jo, zin kā, tā jau var kaut ko skatījumu, reāls skatījums, es pateicoties Taikanam ļoti daudz esmu salasījis. Tālāk visas bildes, tā kā vizuāli salīdzini autoskolē reklāmas bildes, nezinu, Stock Golfu, Kia un tā tālāk, vai tad ir Taikans, ar kuru tiešām reāli kursanti, kas liek eksāmenus, un tā kā viņi var nākt, viņi var izvēlēties. Citi ir, kas ar citu baidās nākt, bet ir, kas priecīgi nāk, likt uz tā Taikana. Tas bija vienkārši reāli, citi man ir kursanti, tā taču nav, taču viņi nopirka sev, bet reāli, priekš sevis. Bet reāli tā tiešām bija tikai vienīgi marketinga ideja. Bet tu jau pats viņu brauc, vai ne? Jā, bet iemesls, kāpēc pirku mašīnu... galvenais iemesls marketings, jā. 100%. Es būtu droši vien kaut ko citu ņēmis, tāpēc, ka es nebūtu ņēmis elektro, tāpēc, ka tu viņu nekad taču nepārdos. Kurš pirks mācību Taikanu? Gribi? Tev tur summa, pa cik tu viņu pārdos? Pēc tam ne pa cik. Bet tu jaunu paņēmi viņu? Nē, mazlietot, jā. Un es viņu paņēmu no Džeka, kas viņu arī bija paņēmis diezgan mazlietotu, bet kā viņš man stāstīja, sākuma cena, par ko pirmais īpašnieks pirka, bija kaut kādi 160, 170. Pēc gada tas iepriekšējais, no kā es nopirku, viņu nopirka pa 100, un viņš viņu pārdeva pa kaut kādiem 60. Cik ļoti tā cena elektro krītās pāris gados, jo es viņu nopirku bišķiņu virs 3 gadiem. Krītās, jā, bet es internetā vēl skatījos toreiz, kad es redzēju, ka tev Taikans skatījos, cik tāds par maksā. Tur bija kaut kas ap 100, jā, ka viņam tā cena. Viss atkarīgs beig no komplektācijas, cik jauns, kāds nobraukums. Kas būs nākošā trakā taču? Būs Lambo uz eksāmeniem vai kas būs? Lambo jau vēl jāpacīnās, tā varētu pacelt tādu līmeni. Bet es nezinu, vai tā kā... Es domāju, ka līzingu jau nedos neviens. Kāpēc? Lambo paņemt līzingai nereāli, tāpēc, ka tev vajag kasko. Jā. Es zinu, viņš ir pārbaudījis. Viņš reāli mēģinās Lambo, tāpēc viņš var atstāstīt visu, kur bija kaut kādi Es zinu, tās vienkārši lietas, jā, vienkārši Lambo kasko, lai tu saprastu, pirmkārt, viņi ir grūti dabūt, tāpēc, ka sportskāriem vispār viņus nedod pēc tā, kad nošķils. Šum tev vajag nešķil vienkārši? Nē, kā. Man brokeris vienkārši to visu stāstīja. Viņš saka, vispār ej un atrod, kurš tev apdrošinās vispār Lambo kā tādu. Neiet runa par to, ka tu viņam uzliec papildus pedāļus. Līdz ar to, ja kaut kas tāds ir jāpērk, tad viņš jāpērk vienkārši pa taisno. Tu nevari vienkārši dabūt kredītu. Jo tu nedabūsi. Pirmkārt, tev banka noteikti nedos, tāpēc, ka es Taikanu speciāli nepirku kredītā, es viņu vienkārši nopirku. Ko? Jā. Viņš pat nav kredītā? Nē, viņš nav kredītā. Kas tev zelta pakaļ virs, kur tu dabūji? Tu esi kaut kāds umpa rūķis sev. Kādu var Taikānu vienkārši zeķi izilgt? Es tiešām nopelnīju. Trakni Ziemassvētku. Un labi, ka tā viss sanāca, tāpēc, ka pēc tam veidojoties tam storijam, kā es tiku pie tiem visiem pedāļiem, tam visam, man sākumā neviens negribēja apdrošināšanu dot, lai tu saprastu. Visas apdrošināšanas kompānijas, kad izdzirdēja, ka tu gribi Taikanu kā mācību B4, man visi teica nē. Un tā kā sanāk, ja es viņu būtu paņēmis kredītā, es būtu tādu ieberzienu dabūjis, jo es nevarētu realizēt to projektu, tāpēc, ka man viņu vajadzētu atstāt kā parastu autiņu, lai dabūtu to kasko. Jo bez kasko tev jau banka nedos kredītu, saproti? Beigās tev sagāja? Nē, kā vienkārši. Tu vari noreklamēt, kurš apdrošināšanas kantors tev beigās nosponsorē. Es negribu samalot, tāpēc, ka man tiem Tu Kia, neatceries? man tiem visiem Kia, visiem pārējiem, tad tur Volvis kaut kas. Jā. Mēs nezinām. Jā, bet tā kā es tiešām neatceros, kura bija tā firma. Bet tas bija tikai pēc tam, jo sākumā jau bija tas, kad es reiķinās, ka es braukšu bez kasko. Tas bija tas, ko es reiķinājos. Pēc tam man tur kaut kas uzpeldēja, kas tur, labi, mēs tev iedosim. Un beigās nebija tik traks cipars pat īstenībā. Jā, 2000 man iedeva kaut kas tāds. Bet vienalga, jā, bet tā kā, lai saprast, es ar brokeri runāju, tā kā viņš saka, lai cik tev... Priecāties, tā kā, jā. Priecāties, ka tev iedeva divīt pa kasko, jā. Jā, un tā kā... Es domāju, dārgākā Kia? Kas tad kasko? Jā, Kijā maksā cik kaut kāds 700, kaut kas tāds. Tad jau nav tik liela starpība. Jā, bet vēl jau rēķini tikai tas viss ir B4 mācību auto. Tev uzreiz riska grupā tu esi un tu esi mazāk interesantāks apdrošinātājiem. Bet labi ir tas, ka mums nav avārijas no mūsu puses un tā kā man tam uzņēmumam tā kā ceļās viss tā reputācija, sauksim tagad to tā, nav jau vairs tie līmeņi. Un līdz ar to,
plus mīnus tā arī turās. Nu, tieši tā, Bava taču tik superīgi māc braukt, Bavas skolnieki taču nešķiļās pareizi. Nu, labi, vienīgi Emīlijai tu sanāc uz jumtu uzmest, bet kas tad ir tas pa piemēru? Jā, bet tur jau viņi nabadzīt nebija vainīgi. Nu, nebija, jā, bet kā uzreiz ziņas uzsprāga. Oh my God, Emīlija mācījās pie Bornīcka, uzmet uz jumta, eit un nost, jā. Jā, bet tas bija baigais tāds atkal pierādījums, atceros to brīdi, cik ļoti cilvēki tā kā priecājas par to, bet iedomājies, tā kā, kāda liela daļa tomēr ir. Tā kā viens, kas kapā riktīgi, kapā, un viņš ar savu kapāšanu kaut ko sasniedz. Un tad visiem sāks kaust. Un tad, kad kaut kas notiek sūdīgs, jo īstenībā notiek, jo dafigā viss kaut kas sūdīgs, un viņš daudz ko nestāst. Nu tā, es nezinu, varbūt sabiedrība zina 10% no 90, kas ir vispār bijis, kam ir iet cauri. Un tad visi uzbrūk. Man pat čomi, tas bija brīdis, kad es sapratu, es sāku filtrēt čomis, jo man pat čomi sāka rakstīt, reku, tagad sačakarēsies, viss tur, tādā stilā. Sāka reāli tā kā brūkt virsū, jā? Ne tas, ka tā kā brūkt virsū, bet tas, ka tā kā, kā tev pareizi pateikt, tā kā ar tādu humoriņu, tā kā ierē, kad, reku, tagad, reputācija sabojās. Jā. Beigās tas viss, protams, pagriezās pa labu, jo es arī izstāstīju, kā vispār tas viss bija. Jā. Un arī Emīlija pilnīgi lieki nomelnoja, nemāku braukt. Jā. Nu, bet tas jau, tā jau var izdarīt, tu brauc pa galvenu un to vienkārši viens uzblēž virsū. Un to viņš trāpa tā, ka tev mašīna aiziet vienkārši. Kulnīgi. Tas ir crazy, bet beigās reāli sanāk, ka tas nebija bad PR, tur viss izlīdzināja. Tu nejūti tādu baigos sitienu no tā, ja, kad tā bija skaļa ziņa, tā bija reāli skaļa ziņa. Es tev varu pateikt, ka tagad arī kaut kad nesen mēs tieši ar Martu runājam, vislielākā mana pieredze par vispār PR un tā tālāk, kā viss darbojas, ir kopš ar Martu kopā. Tāpēc, kad saprotu, cik ļoti daudz kas ir sprādzis, visādi fórumi, vēl viss kaut kas, es jau vairāk tajā visā vienkārši nelienu iekšā, jo man vienkārši tiešām tam nav laika. Man dafigā viss kaut kas jādara. Jā. Bet bija momenti, ka likās, šitas varētu sačakarēt kaut ko, šitas varētu sačakarēt, bet tagad šis periods, jo mēs ar Martu sākām satikties maija beigās, līdz decembrim, tas ir vislielākais būsts, kāds vispār bijis Bavai, un decembris, kas ir parasti klusākais mēnesis, ir uztaisīts par peļņas rekorda mēnesi. Šis decembris. Wow, crazy. Un es saprotu to, ka ir kaut kāda daļa, kam tu nepatiks, kas tev heitos, bet tikpat viņi jau nesaprot to, ko heiteri nesaprot. Viņi hype ap tevi apceļ. Viņi tev bliež apkārt hypu, tev iet labāk video, tev SEO ceļās, tev vispārējais ceļās. Tu paliec vienkārši atpazīstamāks. Un tajos brīžos, kad tev iet visur reklāma un tev tas piedāvājums tiešām ir labs un ka jūs tiešām piedāvājat digitālas lietas un jūs atšķiraties un vēl tā cena ir tik salda, cilvēki sāk aizmirst par to, viņš man besī, man viņš nepatīk. Katrs kaut kādu savu apstākļu pēc un vienkārši sāk izmantot to pakalpojumu. Jo tas bija tas, ka es domāju, būt vai ir visu šito nešķakarēs. Un tagad es redzu to, ka es varu točno visiem pateikt, ka nekas nesačakarēs. Labi, neejot varbūt pilnīgās galējībās, jo tur ir pilnīgs dārzens, esmu tāds, sācis taisīt kaut ko, bet pēc savas pieredzes varu pateikt, tā kā reāli es pēc datiem varu visu pat parādīt. Ka viss ir čots. Tā gribu teikt, pagaidzi pareizi saprat, tu esi jau šobrīd sadarinājies jau, ja? Es esmu sadarinājies. Apsveicu. Bet sanāk, kad tavs sanāk, jau topošā sieva, tas ir tāds mārketinga projekts, ja? Tu saki, Zini kā? Viss mārketings aizgāja. Es principā viņus apazinos un tad... Zini kā, tā tiešām cilvēkiem varētu varbūt kādam šķist, bet tas viss ir vienkārši organiski tā aizgājis un ļoti sakrita tas, ka viņai pirmkārt patika iepriekšējo kontentu taisīt. Man patika kontentu taisīt. Un par ko es viņai varu pateikt, paldies to, ka viņa man ir iemācījusi. Jo, zin kā, man agrāk vienmēr bija cringe taisīt kaut kādu saturu, kas nav nopietnas par apmācību, jo tas pa lielam visu laiku bija. Tas bija tāds mans tēls. Bet ikdienā tev jau ir tavs humors un tā tālāk. Un viņi man izvilka ļoti daudz no šitā visā ārā, kad, zin kā, tas sāc kaut kādus jokus filmēt, vēl visu kaut ko. Sākumā tu cringeo, un tā tālāk. Tā kā, jo man bija ļoti grūti filmēties video, kas ir vienkārši tā kā, vienkārši tas par neko, vienkārši, ka tu kaut ko āksties, kaut kādu sviestu taisi un tā tālāk. Tā kā viņi man šitā baigi ir iedevusi par šo laiku. Kā jūs vispār iepazināties? Pirmkārt, mēs jau viens otru bijām redzējuši sociālajos tīklos. Tāpat jau zinājāt. Jā, tā kā viņi aizgāja uz Bavu, tāpēc, kad
Viņa mācījās braukt pie tevis? Nu, nē, viņa nevis mācījās braukt, bet es jau nemācīju tajā laikā. Viņa, es tev izstāstīšu lai saprotu. Viņa atnāca uz Bavu mācīties, jo viņa jau tad gribēja tiesības, un viņa ļoti daudz skatījās tādas skolas, un beigās tā kā izlēma pa labu Bavai, jā. Pati atnāca izdomāja. Es viņu tad vēl nepazinu. Vienkārši kādreiz kaut kur video bija redzēts, jā, kad ir tāds cilvēciņš. Un viņi sāka mācīties, un tad mums bija tāda programma, ka mēs piedāvājam kaut kādiem, mēs domājam iesākt, kad mēs nosponsorējam pirmās 10 obligātās braukšanas, tur teorija vēl kaut ko, un tas cilvēks mums rada kaut kādu saturu, kā viņam ir. Ķipa uz sadarbību. Jā, lai viņš tā kā stāsta to savu storiju. Un tas bija tas, kā viņa tā kā sāka to storiju stāstīt un tā tālāk. Un arī beigās bija runāta tā noslēguma fotosesija. Vienkārši, lai visu laiku marketings ir, bildes jaunas un tā tālāk. Kustās, jā. Jā, un viss, un tā kā, tas bija tas brīdis, kad es vienkārši pirmo reizi viņu redzēju, ka mums bija tā fotosesija. Tad arī bija kaut kāds tas klikšķis, ka bija vienkārši crazy. Un rēcīgākais bija tas, ka viņa bija riktīgi apmulsus tajā rītā. Tas bija rīts. Un es nesapratu, ko viņa tur klusa un tā tālāk. Jo mēs tur bijām fotogrāfs un vēl. Un pēc tam jau, tā kā mēs sākām satikties un tā tālāk. Un tad tu daudz situācijas izrunā. Tā kā mājās. Atceries tur tad un tas. Un tā kā bija rēcīgi, ka viņai arī tajā brīdī bija tieši tas pats. Un tā kā vienkārši viss tā salikās. Tas vispār nebija neplānots. Jūs ko sākāt tur runāt, jā, un tāds aizgāja? Jā, un tieši arī es nesaprotu, kā var tā salikties. Gan es biju beidzis savas attiecības salīdzinoši tiešām nesen. Gan viņa bija, bet viņa bija bišķiņ vairāk, kā mazliet sanāk, ka beigas tās attiecības iepriekšās. Un viss kaut kā vienkārši tā sakrita. Tas pat nebija plānots. Cik jūs ilgi jau esat kopā tagad? Kad 7 mēneši tagad. Okay. Jā, tā jau mazs laiks salīdzināt. No maija beigām sanāk. 7 mēneši būs. Ok, forši. Un reāli, tagad pie tavas mīļākās tēmas, jā. Tāda padīku enziņa, jā. Sanāk, tas man tā no malas skatoties, jā. Man jau tur nesilts neaugs, es kā skatītājs no malas, vai ne? Man liekas, ka jūs reāli viens, tā kā speciāli, tā kā tur viens otru vai pakaitināt, vai kā. Tas ir, lai hype uzdzītu, kāds? Nē, tā kā es tev godīgi pateikt, ka es dzīvoju vispār savu dzīvi, un tā kā kamēr... tā kā es jau sapratu, vienkārši, cilvēki ļoti daudz komentē par to. Un, es vienkārši dzīvoju savu dzīvi, vienkārši daru savus tur. Un es tā kā sapratu, ka mancipa, jo ko jau heiterīši domā. Viņi domā, es tur ar saviem komentāriem aizskaršu, es tur to un tā. Un es vienkārši gribēju parādīt, cik ļoti man īstenībā vienalga. Es sapratu, ka cilvēki var rakstīt visu, jebko, bet tagad tā skola, ko es esmu izgājis pa 7 mēnešiem, man var pateikt, jebko. Man tiešām ir dzidi vienalga. Un paldies heiteriem, ka viņi to levelu ir sasnieguši, jo es nevaru iedomāties, ko man varētu tagad uzrakstīt, ka man tas paķertu. Tas, ka vienkārši kaut kādas tās atbildes minimālās bija enziņam, tas bija vienkārši tāpēc, ka, Viņš zināt hypu vai kā? Nē, tā kā visi tur, tā kā mēs tos nikus sākām rakstīt. Tas jau bija, man liekas, vienīgais video, ko es esmu ielicis penziņu, jā. Tas bija vienīgais video. Tad varbūt viņš vairāk jau rakstījis par tevi kaut ko. Nezinu, grūti tā kā teikt, jo es godīgi tam neesmu pat sekojis, līdz es pat nezinu, ko viņš tur baigi rakstījis. Bet vienkārši vienīgais tas video, no kur uzsita bišķiņu hypu, bija tas, kas viņam pateica paldies, ka viņš ir tā kā, pačakarēs tik laba meitene. Jā, un uzrakstīja par to viņa niku. Bet tas ir vienīgais, un tad viņš kaut ko tur bija arī atbildējis kaut kādā savā storijā, ka viņš tur ir laimīgs tagad savās attiecībās un tā tālāk, tā kā, Bez mazai Bornicki tur kā saka, ņem pa labu, jo, ja es viņu nebūtu palaidis, es nebūtu atradis tagad savu karalieni. Un man liekas, jūs varat varbūt savām laipnībām apaidīties. Bet nebija nekas tāds kā apzināts. Nevienu bija tikai nesu, viņam tagad atbildēšu daļu hypa. Jo tā kā, pirmkārtām arī tagad ar Martu mēs sākām satikties. Pirmais, ko es nekad vispār negribētu sevi asociēt ar viņu, lai mani pat kaut kādā veidā salīdzina, jo ir pilnīgi, saprot, 2 dažādi personāži. Viens, kas tiešām mauc kapā, attīsta biznesu un kam reāli ir pierādījumi, dati un par visu pārēju, kas nav vienkārši tāds, tāds fakers palielam. Jo es zinu ļoti daudz visādas situācijas gan pa visiem viņa autiņiem un tā tālāk. Un otrs vienkārši cilvēks, kas vienkārši feiko. Un tas ir tas, kas ir tāds ļoti labs pierādījums, cik ļoti daudz tu vari nofeikot vienkārši Instagramā ar kaut kādām dažādām metodēm. Un cilvēki tam tic. Saprot, un tas būtu
tas ir vienīgais, kas man ir tāds aizvainojums, ka man ir Kad vispār kaut ko salīdzini, salīdzināt. Man liekas, tāds, come on, ar ko tu salīdzini? Viņš pat nav uzņēmējs. Un nesen bija tas raksts, viņam bija rakstīts, ka uzņēmējs. Un es domāju, kāds uzņēmējs? Tad jau katrs atver firmeli un tagad es uzņēmējs. Ar to, manuprāt, tev ir jāstiež kaut kāds stage. Es nezinu, kaut kāds apgrozījums jāuztais. Tas ir uzbrauciens, es piekrītu. Tas ir uzbrauciens tev. Bet to es arī esmu sagrumojis. Kā ir, tā ir. Jo man liekas, es uz Nika Enzīna skatos, ka vispār tas prikols par to check engine, man likās tik smieklīgi. Es nemaz nezinu tos prikols. Tu nemaz nezini? Es nezinu. Es neesmu viņam arī nekad sekojis līdz, tāpēc, Tas jau pat nav, tas ir viņu apsmēja, tas jau nav viņa saturs. Vienkārši bija kaut kāds video, tiktu kā ielikts, kur kaut ko bija mūs kaut pagājušā ziemā, kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Kāds kaut ko tur pasmējās, man te check enziņš deg vai kaut kas tam līdzīgi. Un tas vienkārši aizgāja pa TikTok, visi sāka, Daņiks Vesņonuks arī tur lika, es redzēju, citi visi rēc par to visu laiku, posies man check enziņš, kraču nereāls prikals par šo panesās. Bet jā, man pa viņu vispār liekas, kāpēc visiem šiem 5 vai 10 gadiem, cik viņš ilgi kaut kādu tur figņu zemes, kā vēl kāds vispār viņu ņem nopietni? Es domāju, ka jaunieši. Cita paudzes, šleseru ķipa, tu nogaidi un atkal čakarē nākamo ražu vai kā? Es tiešām domāju, ka jaunieši uz to krīt iekšā. Jo man bija tā, es vienreiz netīšām uzdūros uz enziņu, starp šito vispār neviens nekad nav dzirdējis neko, pat neesmu stāstījis neko. Man bija tā, ka, es jau tos video taisu uzņēmumiem, kā tu zini, vai ne? Un tad es vienkārši, es kaut kādu uzņēmumu redzēju, tiktu kā es zvanu, jā, tur kaut kas pa kaut kādiem autodisplejiem ar ko. Jā. Un es domāju, es piezinīšu, pateikšu, domāju, pareklamēm tos tavus displejus. Un es piezanu. Un man liekas, izklausās reāli pēc check enziņa. Un es domāju, nevar būt. Bet es to sarunu kaut kā notušēju. Man tāds, es jau tieši biju uz zāli aizgājis, vai ne? Tas vēl gājis zāli, tagad var redzēt, ka nē. Bet jā, es tur tāds, es tev pēc zāles atzvanīšu, es tagad vairs nevaru runāt. Un es aizieju prom un es domāju, Dirš, es tev neatzvanīšu. Es čisti zinu, ka es tev neatzvanīšu. Vienkārši fuck off, kāda iespēja, ka es uzdūros šitam, Tā kā tur visticamāk beigts ar neapmaksāt rēķinus. Kaut kas tur, jā, tā kā tas ir crazy. Kroč, jā, tas pa check engine. Jā, ko es vēl gribēju tev teikt? Nevis teikt, bet prasīt par... Labi, nobeidzam par to Marks tēmu. Mums jau stunda pagāja jau visu. Nē. Mums vēl bišķiņ tuč laiks ir, bet es saku, nobeidzot par šitām tēmām. Nobeidzot par Martu, nobeidzot par check engine, tas, lai paliek malā. Tagad vēl pāris jautājumu, kas man interesēja. Par tiem instruktoriem. Kā sanāk reāli autoskolām? Viņi tev visi skaitās kā darbinieki, vai viņi ir pašnodarbināti? Kā tas ir šitajā biznesā? Pa lielam īstenībā visās skolās tas modelis ir vienāds, ka viņi vienkārši ir pašnodarbināti. Pilnīgi visās skolās, tāpēc, ka tas tā ir gadiem. Ir skolas, kas ir gribējuši to laust un ņemt instruktors kā darbiniekus, bet tā nozare vienkārši tas instruktors, es nezinu, kā to pateikt, spēks vai kas vienkārši visu laiku notur to, ka tomēr instruktors paliek kā pašnodarbinātais, jo viņi negrib būt atkarīgi no skolām. Jo tad, kad tu esi darbinieks, teorētiski tā ir, tu īsti vairs tā baigi neko nekontrolē. Jā. Līdz ar to viņi to visu ir noturējuši. Un es domāju, ka lielākā daļa pat nav ieinteresēta, viņi arī negribētu uz tādu modeli. Jo laikam jau ir tā, ka drošāk ir, ka tu esi vairākās skolās, ja tu sadarbojies vairākām, ja kādai paliek sliktāks, tu dabūni darbu un tā tālāk. Bet tas atkal ir vispār tāds ļoti, ļoti long stories. Kā šobrīd ir kāda tā tirgus situācija viņiem. Okay, ja tu gribi, tu vari prasīt, es tev padziļinātāk pastāstīšu, bet tur ļoti daudz visu kaut ko runāt. Tā kā pa lielam viņi vienkārši ir pašnodarbinātie un autoskola ir tas, kas piegādā viņiem klientus. Protams, kad ir kaut kāda daļa instruktori, kas sadarbojas tikai, pieņemsim, ar bābu. Jā, es to gribēju teikt. Nav tā, ka viņi mētājas apkārt, tad pa visu ir kaut kāda liela daļa, kas sadarbojas tagad jau tikai ar mums, jo pa lielam jau viss ir atkarīgs, cik tu daudz ar tam instruktoram nodrošināt darbu un kādas, nosacījumus un pa lielam lielākoties tomēr darbu.
Jā. Jo tā kā, viņi jau arī ir migrējuši teiksim, tā, no vienas skolas uz otru, jo daudzas lielās skolas tagad ir baigi aizgājušas uz leju salīdzinoši ar to, kādas viņas bija. Un kaut kā netur to visu konkurenci un to visu spriedzi. Un līdz ar to vienkārši viņi emigrē tie instruktori, jo vienkārši tu jau ej pie tā, kur tu vari dabūt darbu. Jā. Jo tomēr, jebkurā gadījumā sanāk tā, ka instruktoram ir jābūt pie kādas autoskolas, lai tas kursants var iziet caur sistēmai cauri. Un tāpēc ir tas, ka ir citi, kas var tās mazās skoliņas vaļā, lai varētu tos kursants noslēgt, bet tur atkal ir vesela tāda liela epopeja, kad tu pats saproti, tev ir jāvar uzņēmums, tev uzreiz ir jāmaksā sev vismaz minimālā alga. No minimālās algas tev nodokļi jāmaksā. Tā kā tur viss kaut kas ding aiziet. Un tā kā viņam tā iespēja, viņš ir mazs instruktors, viņš atver to mazo skolu, tā kā tie ir papildus izdevumi, tev ir jābūt telpām, tev viņam jābūt akreditētām. Tur baigi daudz, kas aiziet. Tev saprot, aiziet tāds maksājums papildus. Vai ir problēmas ar instruktoriem? Vai jums ir, teiksim, jūs atpazīstami, jums vienmēr tā kā nav? Es tev varu pateikt, tā kā arī, kā es tu teicu, visi kaut kādi lūzuma punkti ir bijuši, tā kā visu to būvējot, un tie pēdējie 3 gadi viss trakākie. Un viens trakākais moments bija tāds, kad mums sāka aiziet vairāk tā kā cilvēku klienti, un viena no lielajām skolām, pie kuras strādāja liela daļa mūsu, arī instruktori, kuriem sadarbojamies, vienkārši pateica, piezvanīja katram un pateica, ja tu ņemsi no Bavas kursantus, mēs tev laužam līgumu. Un saprot, tajā brīdī uz to sitienu mēs vēl bijām salīdzinoši maziņi, un instruktors, protams, ko viņš darīs? Viņš paliks pie stiprākā. Pie lielā drošā variantā. Jā, tāpēc, ka tev savu ģimeni jābaro un tā tālāk. Un tad es tur visādīgi meklēju, ko vēl piesaistīt un tā tālāk. Un tad kaut kā izdevās to balansu. Un tad jau mēs pārlauzām to skaitu, to, ka vairāki palika pie mums, redzēja, ka mums viss ir kārtībā, kad ir droši. Un tad sākās tāds vilnis, ka daudz pārgāja. Tagad es teiktu, vispār nekādas problēmas varētu, reiz 2 sareizināt kursantu skaitu, un mēs viņam varētu nodrošināt vietu. Lai skeilotu, man tā vispār vairs nav problēma. Pa lielam ir tikai darboties, sevi pierādīt un vienkārši dabūt ar vien vēl kursantus. Ronald, pēdējais jautājums, ko es tev gribu pajautāt, ko es īstenībā jau biju sev galvā pierakstījis, vēl nebiju tev pajautājis. Mēs taču vienu sadarbību arī uztaisījām ar Slaviku instruktoru. Un īstenībā tie cipari tur bija nežēlīgi, tur bija reāli, tur bija, 1,5 miljonus vai cik tur bija skatījumu kopumā. Bet tu tomēr sabaidījies. Jā, pakomentē šito tēmu, lai arī skatītāji saprot. Mēs ar Martu par šo vispār kopumā, pa influenceru lietu esam baigi daudz runājuši. Un es tieši domāju, ka arī tu par to runāsi, bet zini, kas ir te influenceram, uzņēmums un influencers. Influenceriem jāsaprot viena ļoti svarīga lieta. Es esmu influenceris, es nebiju pamanījis. Tu esi, tu satura veidotājs, bet saprot, manuprāt, kas darās influenceru galvās, tas, ka, ja es tagad uztaisu uzņēmumu reklāmu, viņam tur baigi visbām aiziet. Pirkuma. Es tā nedomāju. Tu varbūt tā nedomāju, tu varbūt vairāk saproti. Bet... Jo es tev vienkārši pāris vārdos. Es tā nedomāju, tāpēc, ka es neeju kā influenceris, es eju kā satura veidotājs. Bet nav jau starpība. Es runāju par satura veidošanu, ka tu kā atpazīstam sevi veido saturu, ka tas nedod tādu baigo pušu. Tas nav tā, ka tu... Zini, kā es to redzu? Tas, kad influenceri tādi, parasti, kā mēs saprotam influenceri, viņi tiešām iet uzņēmumiem pārdot savu seju, viņi pat necenšas iedot labumu, viņi vienkārši grib nopelnīt, vai ne? Un es vienmēr esmu gājis no tās puses, kad tā cena, ko es prasu, vai tā tālāk, tas vienmēr bijis balstīts uz to, kāds tas potenciālais pienesums. Man liekas, ka ļoti daudz influenceri, viņi vispār par to nedomā. Viņiem tādu, man tas aizņem cik daudz laika, 500 eiro. Jā. Viņi vispār neiezinās. Es vienmēr esmu gājis caur to satura pusi, tā kā tev būs saturs tik ilgam laikam, vai ne, tu viņu varēsi tur izlikt tur un tur, vai ne. Un tā kā mēģināt vismaz apskārst to tā kā, kāds būs tas labums, Jā, lai tas nebūtu tāds. Kas ir tā kā sarīgais jāsaprot, kad tādā uzņēmuma mārketingā tas ir tikai fons. Ja tu saproti, influenceris nekad nebūs main klientu avots. Es to esmu pārbaudījis, un daudzas man dažādas, viss kaut kādas sadarbības bijušas, un tagad jau man tiešām ir tā pieredze, kas ir pateikt, ka influenceris autoskolē vienkārši ir kā tāds fons. Un ir svarīgi, lai tev ir ik pa laikam kaut kāda sadarbības, vēl kaut kas, bet pa lielam vienīgais, ka tu varbūt jūti kaut kādu maziņu atdevi, ir tad, ja tas cilvēks tiešām mācās pie tevis un kaut ko dara, bet arī ne visi. Jā,
lielākā, nu, teiksim tā, labākā, sauksim to tā, labākā sadarbība, kas ir visvairāk kursants ienesusi, ir Amunda Devis. Jā, tā bija tiešām tāda vislabākā sadarbība, jo no viņa tiešām varēja just, ka daudz nāca, bet pārējās visas, kas mums ir bijušas, arī diezgan daudz, nu, maz, tiešām. Nu, arī... Lai tu saprastu, ka, nu, tas ir super maz. Tā, ka tu pat to nejūti. Ir jautājums, jo tagad arī man bija viena liela sadarbība, ļoti dārga, un viņi vispār nekādā veidā sev nav atpelnījusi. Bet tas ir tas, pa ko es sākumā teicu. Ir ļoti daudz tādu, kas nerezultēs vispār ar neko. Jā, un tas viss mārketingas ir tāds tests, un to es esmu sen jau sapratis, pieņēmis, jo reāli man tikko kā pa pēdējiem mēnešiem aizgāja 9. vienkārši testā, kas neko nav atnesis. Tas ir dārgs tests jau. Jā, un saprotu, un arī es saprotu to, ka ja es neriskēšu ar šiem cipariem, tu nekad neaugsi, tu nekad nezināsi, protams, ir neizglītosies un baigi visu laiku sanāk meklēt. Bet, jā, pa lielam es domāju, ka influenceris lielākoties ir lielajiem uzņēmumiem tāds fons, tā kā Rīmi izmanto, tur vienkārši atgādina. Labi, par Slaviku, tad reāli, tad instruktors Slaviks neturpinājās, tad tas nebija dēļ tā kaut kāda baidīšanās par brendu, bet tas bija vairāk par to, ka tu nejūti to savu atlikumu vai kā? Zin kā, es pat teiktu, ka droši vien dēļ abiem faktoriem. Viens tas, ka daudzi nesaprat to humoru, lai gan man vispār likās, kā var to nesaprast, tas bija rēcīgi, citiem likās tā lēti un tā tālāk, bet man likās, what the fuck, ir interesanti, vismaz kaut kāds papildus tāds saturs, bet jā, ir tas, ka jebkurā gadījumā jārēķina, ka tas budžets vienkārši saprot, ar ko tu vari salīdzināt. Iemet to pašu naudu reklāmā, Google Ads, tur viss pārējais, Facebook met un tā tālāk, starp to, tas ir vienkārši fons, kas tev iedod atpazīstamību, bez kuras arī nevar, saproti? Jā. Bet pārdod pa lielam reklāma. Tā kā klients, protams, jā. Un sanāk, kas ir būtiski, es arī sapratu, tev visu laiku visur ir jābūt, bet tu pārdos savu reklāmu, bet vienkārši tava reklāma ir vairāk uz viņu klikšķinu, jo man arī ir visi dati, kad mums, protams, jo vairāk mums ir aktivitātes un mums vairāk ceļās atpazīstamība bavai, jo vienkārši vairāk cilvēki spiež tās reklāmas. Jo tev, pieņemsim, es nezinu, ieraksti Google, tev izmetās uz reklāmu 4 skolas, ja? Pieņemsim, bavu tu esi dzirdējis, visu kaut kur Slavikus redzējis, vēl visu kaut ko, un pārējie 3 ir vienkārši nobadī. Jā. Piedāvājums vienāds, ķipa kaut kāda cena teorijā, ja? Tas nekas, ka tur digitalizācijā nav ko salīdzināt. Un tad tu vienkārši uz to tu spiedi, saproti? Okay. Labi, tu tā kā politiķis, tu jau brīndu, tik tālu aizstāstīji, ka es jau man jau paliku jau... Tas ir tas, kā es domāju visu laiku. Tā ir tā mana pieredze, kas ir izveidojusies tagad jau ar šiem 3 gadiem, kad ir kaut kādas sadarbības bijušas un jau ļoti daudz. Un es saprotu, kādā veidā tas viss iedarbojas. Skatītājiem tad instruktors Slaviks nav plānots, ja? Grūti teikt. Viss, kas var uzzināt. Visdrīzāk instruktors Slaviks nebūs. Ja man kāda cita autoskola prasīs, tad es varu iet pie viņiem? Kā tas tev var aizliegt? Ko? Viņš man aizliedz. Kroč, tātad liktenis ar instruktoru Slaviku mēs šobrīd nezinām, šobrīd nevaram atbildēt, bet noslēgumā tev ir kāds jautājums, ko tu man pajautāt, vai tev viss ir skaidrs? Zini, kā man viss ir skaidrs, tā esmu sekojis līdz forši, ka tu esi sācis podcastiņus, tas vienmēr ir interesanti, un tev ir arī, man liekas, forši tas, kad kāpēc man bija tāds riktīgs prieks pie tevis nākt, tāpēc, ka zināju, ka mēs nenāsim tikai pa skolu, ka būs interesantāk kaut kas, jo lielākoties jau kad es eju uz tiem podkastiem, tur ir kaut kāda konkrēta tēma, kur tu tur mauc pa noteikumu, pa kādām tur izmaiņām, pa autoskolēm, bet es zināju, ka šis būs fun. Es Martai arī tieši teicu, ka man tāds excitements ir, ka būs fun podcasts. Ataistoji cerības tavs, jā? Es domāju, ka būs vēl indīgāki jautājumi. Es tev nenomocīju līdz galam. Tu viņus baigi noslāpēji, bet jā, bija tiešām forši. Paldies. Un paldies tev, Ronald, tu esi nofiltrēts. Jā, es jau Martai teicu, ka es šodien būšu nofiltrēts. Tu būsi nofiltrēts, jā. Un īstenībā skatītājiem arī, kas skatās, daudzi nesaprot to, ka stundas laikā tu vari izrunāt tikai tik, cik tu vari. Visiem liekas, stunda, ej nos, tur var visu. Viņi ir tikai tik, cik viņi ir. Iedomājies, tu cilvēku parunā stundu. Cik tu vien tur var sarunāt. Ieplago Ronaldu savu reklāmu. Skatītājiem saki, kur viņam sekot, ko viņam darīt. Es domāju, ka tiešām, ja cilvēki domā par autoskolu, tad pirmām kārtām nedomāju. Saki, kamēr? Es te tikai skatītājs. Nedomāju tikai par cenu, tāpēc, ka cena nav tas noteicošais. Ir tiešām jāpaskatās, ko tā skola vēl piedāvā. Un,
nav pa lielam skolas, kas piedāvā tādas papildus lietas, jo darbs... Vai tu jau tik gara sāki Jā, nu stāstīt? sorry, tā kā... Zini, kas tev bija jādara? daudz stāstīt. Zini, ko es no tevis sagaidīju? Pieskieties bavā, jā. Piesakieties Bavā, ja jūs gribat iemācīties braukt, ir modernākā autoskola Latvijā, Bava, jā, Rīgā pieejama, Jelgavā pieejama, jā, piesakojiet podkastam, piesakojiet man Instagramā, Bavai piesakojiet tiktu kā Instagramā un Aiziet, jā. mācieties braukt un tiekamies nākamajā sērijā. Dai, čau! Davai, čau. Šeit nav masku, nav lieku sienu. Tu ātri paskrēji. Nenormāli! Vārdi plūst kā upe dienu. Tu nāc un runā, viss ir vaļā. Uguns deg un doma klaļā. Teikumi griežas kā augstāk. Sarunas kvēlo, kurš gan spēj